Stāvs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Jaunas ēras sākums. Domāju, ka šie ir piemērotākie vārdi, ar kuriem iesākt šo video. EX30 ir pirmais Volvo elektroautomobīlis, kurš šīs kompānijas gaiteņos ir tapis, ja tā var teikt, no baltas lapas. Tas ir 100% elektroauto, kurš radīts nevis pielāgojot jau ražošanā esošos modeļus, bet izstrādājot to no nulles. Starp citu, tas ir pamanīts arī nozares speciālistu vidū un iekļauts Eiropas Gada Auto 24 finālistu sarakstā. Bet jūs šo auto klātienē Rīgā varat aplūkot jau šodien. Volvo gadījumā šis varbūt tās pat ir viens no svarīgākajiem modeļiem, tāpēc, kad šis ir pirmais tīrsiņu elektroauto, kuru mēs jau šobrīd sākam piegādāt saviem klientiem. Un ar šo modeli mēs ieejam jaunā segmentā, kurā mēs iepriekš nebijām pārstāvēti. Tas ir mazo SUV segments, kas tieši Latvijā ir ļoti populārs. Ņemot vērā šī automašīnas pievilcīgo sākuma cenu, kas ir konkurētspējīga arī ar tādiem zīmoliem kā Opel, Peugeot, Volkswagen, un ar šo modeli mēs ceram, ka kļūsim vēl pieejamāki. Jau agrāk esam jums teikuši, ka elektroauto ēra ir pavērusi jaunus iespēju apvāršņus šo spēkratu izstrādātājiem. Ja agrāk jaudas rādītāji virs 300–400 zirgspēkiem bija tikai ekskluzīvu spēkratu privilēģija, tad mūsdienās tas ir tikai sākums. Elektromotori spēj mums dāvāt satriecošu jaudu un griezes momentu, kurš pieejams bez nekādām turbo bedrēm vai aizturēm. Gāz grīdā, un tu jūti momentānu atdevi šai rīcībai. Šo auto nevienā gadījumā nevar nosaukt par lēnu. Ja mēs skatāmies tādus pātrinājumu datus, kas varbūt tās drīzāk norādīs, ka šis auto ir sportisks, tad 3,6 sekundes līdz 100 km, manuprāt, ir vairāk rakstura lielums nevis Volvo vai Volvo elektroauto, bet sporta automašīnai. EX30, neskatoties uz saviem kompaktajiem izmēriem, ir īsts nezvērs. Bāzes versijā aprīkots ar vienu elektromotoru, tas spējams piedāvāt 272 zirgspēku jaudu. Savukārt top komplektācijā ar diviem motoriem un visu riteņu piedziņu 427 zirgspēkus. 100 km/h tas spēj sasniegt 3,6 sekundēs, un tas ir pat ātrāk nekā 601 zirgspēku jaudīgais BMW i5 M60. Vārds sakot, izjūtas, ko šis auto spēj dāvāt tā vadītājiem, neaizmirstamas. Ar vienu uzlādi EX30 atkarībā no versijas un braukšanas apstākļiem spēj veikt no 344 līdz pat 476 km. Taču, protams, faktisko braucienu diapazonu ietekmē dažādi faktori. Piemēram, jūsu braukšanas stils, āra temperatūra, laika apstākļi un tam līdzīgi. Ja jau jauns, tad jauns. Arī salonā EX30 ir unikāls auto. Pirmkārt, jau liela daļa no šeit redzamajiem materiāliem ir otrais pārstrādāti. Tas gan nenozīmē, ka tie būtu nekvalitatīvi, drīzāk pretēji. Pamatfunkciju pārvalde ir uzticēta šai vertikālajai planšetei. Stereosistēmas skaļruņi no durvīm pārcēlušies uz priekšējo paneli un paraugieties uz šo skaņas joslu. Kaut kas tāds līdz šim vēl nav redzēts. Šīm risinājumam pateicoties, atliek arī vairāk vietas mantu novietnēm durvīs. Vēl viens iemesls, kādēļ varam uzskatīt EX30 par jaunas ēras sākumu, ir tā cena. Bāzes versijās šis auto maksās 38 850 eiro, un tas turpmāk ļaus Volvo virzienā skatīties arī klientiem, kuri agrāk domāja, ka Volvo viņiem nav pa kabatai. Automašīnas šobrīd jau ir pieejamas noliktavā. Ir automašīnas, kuras mēs esam pasūtījuši iepriekš, un klients var atnākt un iegādāties un pēc būtības saņemt automašīnu nākamajā dienā. Protams, tie klienti, kas izvēlās kaut ko individuālu, tad auto ir pasūtāms. Iegādes laika, kā jau standarts šobrīd ierasts auto nozarē, 6 mēneši.